transformation. It's being present. It's being you. Don't miss your chance. Shape your world or someone else will. Euroforum 2025. Labdien, cienījamie drauги! Рад приветствовать вас всех, друзья, на нашей очередной церемонии награждения новых рангов. Мы не случайно начали, как все наши предыдущие мероприятия, начинаем с ролика промо главного события этого года, Еврофорума, поэтому если кто-то еще не успел или, может быть, не придумал, есть еще возможность придумать, поехать на это главное событие года, чтобы быть более эффективными и ничего не упустить, поскольку, я так понимаю, здесь самые стремящиеся люди, которые готовы влиться в наше движение и получать новые результаты. Поэтому приглашаю вас всех еще раз и передаю слово моей коллеге Арите для проведения нашего этого мероприятия, которое, как всегда, у нас, уверен, пройдет на подъеме и который вдохновит вас на новые результаты. Благодарю. Да, спасибо, Pavel. Šodien mēs atkal pulcējamies diezgan lielā pulkā ar cilvēkiem. Tas ļoti, ļoti liels prieks jūs sveikt. Ja? Mūsu šodienas atzīšanas ceremoniju mēs sāksim ar mūsu mazākajiem rangiem, bet tāpat laikā viņi ir vieni no svarīgākajiem, ja? Kur ir nepieciešams jūsu atbalsts kā tiešo mentoru, lai tālāk cilvēks redzētu, uz ko viņš tiecās, redzētu savus mērķus, ja, un kā pirmo šodienas mūsu direktoru, mēs sāksim ar direktoriem, ja, un mūsu pirmais šodienas direktors ir, tūlīt parādīšu, vai mans ekrāns ir redzams, ja, viss labi? Jā. Ir Gundaga Tamane no Siguldas, ja, un viņu šodien pieteiks viņas tiešais mentors, kas ir arī partneris un atbalsts, Sanita Punsule. Gundagas augstāk stāvošais meistars ir Jānis, bet prasīšu Sanitu, jo tā kā tieši strādā komandā plecu pie pleca, pateikt pāris vārdus par Gundagu. Sanita? Jā, labdien visiem! Man atkal patiesi prieks pēc tik ilga laika atgriezties Starway. Visus jūs sveicinu. Gundaga iešaucās manā dzīvē strauji, un es teiktu ar tādu kā lozungu Veni vidi vici, kas mani pavada visu dzīvi, ieraudzīju, atnāca, ieraudzīju, uzvarēju, gana strauji. Ko lai saka, cilvēks ar asu prātu, daudz izprot, mēs esam no līdzīgām sfērām, un tāpēc, kā es vienmēr jokoju, mums ir gan dzīvē, gan darbos visur plāns A, plāns B, plāns C, un citreiz nekāda plāna, kas palīdz vēl vairāk. Ar Gundagu sākām, kā jau parasti ierasti, strādāt ar pamatiem, sākumā ar veselību pašai, ģimenei, bet es arī lūkšu vārdu Gundagai pašai dalīties ar to pieredzi, kā tas bija iegūt šo pirmo un, manuprāt, vissvarīgāko. Es pati ļoti atceros savu pirmo rangu un atceros visus, bet tas satraucošākais bija pirmais. Gundaga, pastāsti, kā tas tev notika? Viegli, grūti, ātri, lēni? Tīri par pašu iegūšanu vai kāpēc korālu? Kāpēc korālu un par iegūšanu. Ok, labi. Jā, tas sākās diezgan strauji, es teiktu. Kāpēc korāla? Jā, izvēlējos korāla laikam 2 galveno iemeslu pēc. Pirmais ir darba maiņa. Pirms 2 mēnešiem pametu savu labi apmaksāto darbu kā projektu vadītājs starptautiskā audita konsultāciju firmā. Un biju plānojusi, tuvākos 6 mēnešos pētīt un izpētīt, vai turpināt strādāt manā profesijā vai pievērsties veselības jomai. Tā kā līdz šim un principā man interesē strādāt attālināti, gan pēc sava plāna, dinamiski, satiekot daudz dažādus cilvēkus, tad redzu, ka ar korālu varētu būt šī iespēja
jo īpaši arī ņemot vērā, ka mani interesē strādāt starptautiski un esmu strādājusi ārzemēs 10 gadus un attiecīgi ir liels apjoms kontaktu dažādās pasaules valstīs. Tas ir, jā, pa darba maiņu. Otrs, korāla koncepts rezonē ar manām personīgajām vērtībām, jo esmu audzināta, ka veselība ir pats galvenais dzīvē un viens no stūrakmeņiem vispār veiksmīgai dzīvei. Un arī, jā, pamatā esmu piekopusi veselīgu dzīvesveidu līdz saviem 47 gadiem, bez zāļu izmantošanas. Un, principā, redzu, ka tas ir ļoti svarīgi. Bet, jā, korāla, un kā es satiku Sanitu, tas bija pirms 6 mēnešiem, kad nevarēja atrisināt savam dēlam ieilgušu vēderu sāpju problēmu, kas mums pavadīja 1 gadu, un mēs to atrisinājām 2-3 mēnešu laikā. Un tad es reiķinājos, ka ar korāli ir iespējams atrisināt ar dabīgiem līdzekļiem veselības problēmas. Kā es sasniedzu savu plānu? Nu, tīri diezgan vienkārši, iegādājoties korāla produktus sev, savai ģimenei un arī stāstot par korāla atsevišķiem paziņām, kas tajā brīdī interesējās, ko kā varētu labāk darīt, lai risinātu kaut kādas veselības problēmas. Paldies, Gundega. Es tev novēlu no sirds ņemt to labāko, liederīgāko, ko korāla var piedāvāt. Te ir iespējas milzīgas, te ir īstenībā brīvības izjūta, pašam savas kreativitātes īstenošana, kā vēlies. Rezultātu, kā saka, var sasniegt tiešām diezgan ātrā laikā. Un es domāju, vispirms jau tev un visai ģimenei to veselību uzturēt, skaistumu atjaunot. Ja tās vēlmes ir tādas, tad, visu to labāko. Un ar manu palīdzību var rēķināties, ir diezgan liela bagāža, gan zināšanu uzkrāta konsultatīvajā jomā, tāpēc dalīšos ar visu, ko tik varu, lai mums izdodas. Paldies! Super, lai izdodas, jā, Gunta, ka tas ir pats sākums, bet ar atbalstu, jā, no savas komandas, no mentora un arī no mūsu puses, kā no ofisa, noteikti izdosies, jā, tāpēc tikai turpināt un tikai uz priekšu. Nu jā, un liekas arī tagad ļoti veiksmīgs periods, jo ir vēl 6 mēneši pietiekami daudz brīva laika, lai paeksperimentētu un paskatītos, kā tas sanāk un vai sanāk, jā. Un tieši tā, tas noteikti sanāks, jo ir tas laiks, jā, atspēriens tieši tāpēc tagad ir jāsāk rīkoties tieši tagad te, un tad jau noteikti viss izdosies. Paldies. Tad nākamais mūsu direktors. Oi, kaut kas aizgāja ne tur, tūlīt, mirklīti. Mūsu nākamais jaunais direktors ir Inta Šulce no Ventspils, un viņu pieteiks mūsu briljanta direktors Liene Matvējeva. Liene, lūdzu, vārds tev. Paldies, un es ar lepnumu pieteikšu savu jauno direktoru Intu Šulci no Ventspils, un ļoti priecājos, ka viņi ir sasnieguši šo rangu un jau gūst savu pirmo atzinību un, kā saka, plūc savus pirmos augļus. Un Intu es varētu raksturot kā vienmēr absolūti smaidīgu, vienmēr pozitīvu, tādu enerģisku cilvēku, kurš pievelk visus citus cilvēkus. Man liekas, ka Inta vispār nekad nav ar sliktu garstāvokli, un viņus pozitīvisms uzlādē, viņi strādā bērndārzā, un tas noteikti arī ir likumsakarīgi, ka viņa droši vien uzlādējās no mazajiem bērniņiem, un tad arī dod pretī to savu pozitīvo. Savādāks ar bērniem cilvēks nemaz nevar strādāt, vai ne? Un Intai bija ļoti fantastisks veselības rezultāts. Viņa man uzticējās, lai cik grūti viņai kādā posmā gāja, viņa man uzticējās kā mentoram, un es to ļoti novērtēju. Pēc tam jau viss bija labi, un tiešām, kā jau teicu, ir fantastisks veselības rezultāts. Līdz ar to Intai pavērās tā iespēja ar to, un arī vēlēšanās ar to dalīties ar citiem, jo viņa vienkārši bija laimīga. Un tādā veidā, kad esot atklātai, droši daloties ar viņu ar tādu savu mugurkaulu cilvēks,
Viņi ļoti uzrunāja citus par savu rezultātu, un citi arī iedrošinājās, ka, nu, ja jau viņa varēja, tad jau es arī varēšu. Un tad tāpēc tagad došu vārdu pašai Intai. Intiņa, lūdzu. Inta, ieslēdz mikrofonu. Jā, Labdien, dzirdat? jā, ļoti labi. Tā, nu, es esmu no Ventspils, es Koroļu klubā esmu no septembra mēnesi, un īstenībā es varu teikt, ka es esmu ļoti priecīga, ka es atradu šo kompāniju, ka es sapazinos ar Lieni, un es esmu guvusi ļoti daudz tādas pozitīvas iemaņas un zināšanas, un šai kompānijai man patīk tas, ka mēs te varam mācīties, izaugt, un Ventspilī Lienītē ir salons, kurā mēs organizējam visādas tikšanos, mēs organizējam lekcijas, bija lekcija mums Ventspilī, bija bibliotekā, tad mums bija lekcija Liepājā, pēc lekcijas es arī dalos ar saviem fantastiskiem rezultātiem, tiešām tie man bija labi. Un no to arī, kad es pastāstu cilvēkiem lekcijās un arī apkārt un darba vietā, un cilvēki vienkārši iedvesmojas, ir kas notic, ir kas nē, bet iedvesmojas un arī vēlas šos produktus un lieto, un es varu pateikt tikai paldies saviem mentoriem, kas man ir atbalstījuši un kas man ir palīdzējuši, īpaši Lienītei, kur man ir atbalstījusi un studējusi, un kas man liek nepadoties un iedrošina man, ka man jāiet uz saviem mērķiem, un ko ka man jāpanāk to, ko es gribu panākt. Un kas man vēl te patīk, ka mēs te varam nu jā, kā es teicu, mācīties mēs te, un paldies, ka mums ir informatīvie materiāli. Šeit ir tiešām interesanti tādi, un produkti labi, un pats galvenais, ko es varētu pateikt, kad darīt cilvēkus laimīgus. Nu. Super, Laikam. paldies, Inta. Tas ir tiešām iedvesmojoši, jā, un tāpēc mēs arī esam te visi kopā, lai mēs viens otru iedvesmotu, jā, mēs esam viena liela kopiena, kur cilvēki pozitīvi domājuši, un tāpēc man liekas ļoti svarīgi, ka mēs dalāmies savā pieredzē, kur katrs var paņemt kaut ko priekš sevis, jā, un redzēt, ka visiem tas ir iespējams, jā. Šī es vēl piebildīšu, jā, ka šī kompānija, kur tiešām es esmu atradusi to, ko es meklēju, un es esmu uzlabojis savu organismu, es esmu savu veselību, es esmu sakārtojis visu, nu pagaidām es varu teikt visu to pozitīvo tikai. Tā kā liels paldies, jā. Nu, veselība tas ir pamats, jā, kas mums arī ir mūsu kompānijā, tas ir mūsu iedvesmas, ko mēs arī tiekamies. Tāpēc tas ir tikai priecē, ka mēs visi esam kopā, jā, un veidojam gan sevi labāku un veselīgākus, gan arī apkārt esošos cilvēkus. Jā, jāiet tik uz priekšu un jāmācās un viss. Tad jau viss izdosies. Tieši tā. Un tad mēs pārējām pie nākamā mūsu direktora. Ekrāns mums ir redzams, jā, tā ir Līga Bogdanova. Latvija Gaujiena, augstāk stāvošais meistars ir Diana Pelaka, jā, mūsu jaunais meistars, tāpēc došu vārdu Dianai, lai pieteiktu savu komandas biedru, partneri Līgu. Diana. Jā, sveiciens visiem! Man ir tiešām ļoti liels prieks sveikt Līgu Bogdanovu. Nu, principā, ko es varu pateikt par Līgu? Līga ir sieviete kustībā, sieviete visu laiku kaut kur te šeit, te tur. Un man ir tiešām ļoti liels prieks par viņas mentoru, arī par Svetlānu, jo tā tad Līga atnāca uz Svetlānas rezultātu un varbūt nedaudz vairāk par pašu Līgu. Es došu vārdu pateikt Svetlānai Spalviņai, lūdzu. Jā, labdien! Nu, ko es varu pateikt? Viņa mums ir tā kā vētra, skrien, ātra. Un vienmēr, nu, pirmais jau, protams, viņa atnāca uz savu veselības sakārtošanu, ko viņa šobrīd arī dara. Un ļoti ātri arī bija pirmie rezultāti. Nu, un tad
Es viņu centos pierunāt, es nepareizi pateicu. Es nevis pierunāt, bet es centos viņai stāstīt, kā ir, kad var dabūt arī produktus bez maksas, un tas jau ir tas pirmais solis, kas pavelk cilvēku. Un tā viņa tagad priecīga un ir gatava visu turpināt, un tā kā maziem solīšiem, bet tik uz priekšu. Un es par viņu ļoti priecājos. Jā, es arī ļoti priecājos, jo būtībā ir jau tāda forša komanda arī Svetlānai izveidojusies, vai ne, jau tāda atbalsta grupa un cilvēks, ar ko rēķināties, un tā kā tik turpinām uz priekšu mācīties, organizēt mazākas un lielākas tikšanās, un lai izdodas. Super, paldies, Diana. Līga noteikti to redzēs mūsu ierakstā, atbalstu no saviem partneriem, jā, tas nav mazsvarīgi, tāpēc, tas ir tiešām tas ir pats svarīgākais, jā, ir šajā ceļā atbalsts, iedvesma un stiprais plecs, jā, uz ko var paļauties, ejot šo kopīgo ceļu. Un tad mēs pārējām tālāk pie mūsu nākamā direktora. Kā jau teicu, šie rangi ir pats sākums, bet viņi ir paši mūsu mazākie un stiprākie zelti. Un tālāk man kaut kā arī pieviļ citreiz mūsu tehnika, bet nākamais mūsu direktors ir Linda, viņa ir no Īrijas, viņa augstāk stāvošais meistars ir Evita, bet tiešais un stiprais atbalsts, jā, komandas, tā kā lielais motivators, jā, ir, jau es nebaidīšos to vārdu, meistars, jaunais meistars Elīna Bulīga. Elīna, lūdzu. Sveicināti visiem! Jā, man ir tas gods pieteikt šodien Lindu Sirmeli. Patiesībā teikšu tā, ka Linda ienāca Koraļu klubā ļoti, ļoti nesen. Pagājušajā mēnesī viņa paņēma detoks, un pagājušajā mēnesī viņa noslēdzās kā direktors. Un man pašai ir šoks, ka var arī tā, jo bieži vien cilvēki gaida to mirkli, kad būs rezultāts, kad pabeigšu to programmu, pabeigšu šo programmu, iziešu koncepciju, un tad es dalīšos, ja. Bet Linda nebaidījās dalīties būtībā uzreiz ar saviem līdzcilvēkiem, ar tuviniekiem. Nu jau arī mamma ir tāds kārtīgs koraļu rezultāts, un māsa iesaistījusies, un ir arī savi klientiņi, un viss vienkārši notiek raķetes ātrumā. Un es esmu ļoti, ļoti lepna, ka man ir šāds cilvēks komandā, jo uz Lindu es varu paļauties visu laiku, katru brīdi. Viņa jau pati konsultē cilvēkus, un es jūtu Lindā to pašu draivu, kas ir manī jau no pašiem pirmsākumiem, kad es kaifoju no tā, ko es daru, un Linda tieši tāpat kaifo no tā, ko mēs šeit daram. Kaifo no katra klienta, no katras sarunas, no katra mazā rezultātiņa, un došu vārdu Lindai, lai Linda padalās pati, kā viņai tas sanāca, vai bija viegli, vai bija grūti. Lūdzu, Linda, vārds tev. Paldies tev, ka tu esi. Čau visiem, jā, man sauc Linda, es dzīvoju Īrijā. Paldies, Elīna, par tik daudziem komplimentiem, cik traki jau nav ar mani. Nē, labi, jā. Koraļu klubā es esmu tieši 2 mēnešus gandrīz, jā, ienācu 28. februārī. Man bija ļoti tāds diezgan smags stāsts ar laimīgām beigām, un tas arī mani atveda pie šīs Koraļu kluba kompānijas. Es pārcietu diska trūces operāciju ar nospiestu labās kājas nervu, kur Īrijā es varēju zaudēt savu kāju. Bet viss beidzās veiksmīgi, un tikko aizbraucu uz Latviju, tikko izoperēta un ausījos un klausījos un meklēju informāciju, jo tik daudz zāles, cik es biju saņēmusi 2 mēnešu laikā, jo 2 mēneši tas viss notika, 2 mēnešu laikā es mocījos un cīnījos par savu dzīvību, jo punkti bija visādi, bija zemākie punkti, jo nevienam to nenovēlu. Un kaut kā dausījos līdz savai Elīnai, kuru vienkārši uzrunāju, un es meklēju tieši dabas produktus, meklēju tieši kādā veidā atbalstīt savu aknu, savas nieres, kuras pēc analīzēm bija vienkārši, rādīja analīzes, uzrādīja to, ko uzrādīja, un sapratu, ka zāles es vairs nevēlos dzert,
Un tad parunājot ar Elīnu, sapratu, ka, sākšu ar detoksu, un tad jau tālāk redzēsim, kā tas viss ies. Laikam detoksa 3. dienā es Elīnai uzrakstīju pirmo savu pamanāmo rezultātu, kad es sapratu, ka es vairs nejūtos kā piepūles balons, kad man bija viss, man likās, ka es esmu uzpūtusies, ka es reāli tūlīt varētu pārsprāgt tādu sajūtu, lai gan man tāds liekais svars īpaši nekad nav bijis tāds kaut kāds traucēklis. Un tad jau detoks plus gāja, un nedēļu es biju izgājusi, nedēļa bija pagājusi, un man zvanīja mamma, un viņa redzēja, ka es tur kaut ko daru, ka es tur dzeru kaut kādus vitamīnus, un viņa man vienkārši pajautāja, ko tu tur meitiņ dzer? Tad mēs vienkārši paņēmām, es viņai teicu, labi, mamma, tā nav tāda īsā telefona saruna, es tev pastāstīšu. Pastāstīju mammai, mamma uzreiz pasūtīja Detox Plus, ielica ar mani kopā pulciņā. Un tad jau, protams, mājās padalījās ar māsu, un es pati dalījos ar to, ko es uzsāku. Mani redzēja ģimene, pieslēdzās meita ar ūdens dzeršanu un H-500, un tā tas vienkārši aizgāja no mutes mutē. Tad es varētu teikt, ka nevajag slēpt, nevajag, vajag runāt par to un vajag dalīties, un tā arī ir šis direktors. Mans personīgais apjoms vienkārši bija, es neatcerēšos konkrēti, bet manuprāt ļoti diezgan liels, un tādā veidā, tā es esmu nonākusi līdz direktoram. Un tas vēl nav viss. Linda šobrīd ir atvērts sudraba direktors ar zelta direktora apjomu jau. Jā, tā kā viss notiek, bet šeit arī cilvēki redz, kā es esmu uzaususi, tā teiksim, pēc slimības, tie, kas jau zināja, ka man ir tā problēma ar to muguru, un cilvēki jautā, un cilvēki prasa, un es vienkārši dalos ar to savu, ko es esmu ieguvusi, un man ļoti svarīgi, ka tas tiešām ir dabīgi, ka tas nav, ka tas iet lēnām, plūst lēnām, un pats notiek viss no sevis darot vienkārši. Super, Linda, tieši tā, tas ir vienkārši jādalās ar to, kas ir, parasti jādalās ar to labo, kas mums ir, un tad tas arī labais vairojas mums apkārt. Un tieši ar tiešo mentoru, kas ir Elīna un viņas komandu, un augstāk stāvošiem meistoriem, noteikti viss izdosies, jo tādu atbalstu, kā ir tavā komandā, tas ir tiešām apsveicami. Super. Paldies, Elīnī, paldies par visām, pat par nakts sarunām. Super, tad mēs ejam tālāk arī pie mūsu jaunā direktora Jekaterinas Kurusas, pagaidām arī bija iepriekšējā no Īrijas mūsu jaunais direktors, tagad no Latvijas Piņķiem, augstāk stāvošais meistars ir Evita Tīdmane, bet arī tiešais mentors un partneris un atbalstu un iedvesma, kas viennozīmīgi apvieno šajā skaistajā sievietē, ir Sanita Kazļakovska, Smaragda direktors. Lūdzu, Sanita, vārdu tev pieteikt savu partneri. Jā, paldies. Jekaterina ir mums medicīnas darbiniece, tā kā veselība viņai nav tālu, bet neskatoties uz visu, viņa ir ar mums kopā. Un Jekaterina īstenībā mani pat mazliet iedvesmo ar savu vieglumu, un man liekas, viņai ir ļoti daudz enerģija, ļoti daudz pozitīva enerģija. Un pat man ir ko no viņas mācīties. Un kas man ļoti patīk Jekaterinā, ka viņai viss ļoti interesē. Viņa visu ļoti cītīgi pieraksta, visu konspektē, visu tik sīki, tik smalki un ļoti arī paklausīga, ja tā var teikt. Ja viņai kaut ko saka, ka kaut kas ir jāizdara, tad viņa to noteikti izdarīs un iedziļināsies un mēģinās saprast, kā tas strādā. Tā kā došu vārdu Jekaterina tev. Sanita, paldies par labiem vārdiem, asaras saskrējās acīs. Es iepazinos ar Sanitu caur Instagramu. Man bija veselības problēmas, acis bija sarkanas, acu stūrīši sarkani.
Un es tās bildes sen nebiju redzējis, un vakar mēs ar Sanitu sazvanījāmies, viņa prasīja, lai es viņai atsūtu bildes, un es aizsūtīju, un es pati biju šokā. Es biju aizmirsus, kādas man bija acis sarkanas, no kurām es nevarēju tikt vaļā. Nu, un kā es tiku pie direktora, ļoti vienkārši man sāka prasīt māsa, tad kolēģe prasīja, no kurienes man ir tādi rezultāti. Nu, un, protams, pastāstot, jā, sociālās tīklos vēl tā kā nevisai drosmē iet ārā un reklamēt un popularizēt. Bišķiņ bailes ir, bet, ar Sanitas palīdzību es laikam iešu arī sociālos tīklos drīz arī atļaušos. Pa lielam man ļoti, ļoti patīk. Nedomāju, ka es tik tālu aiziešu, domāju tikai ārstēšos un kārtošu savu veselību, bet redz, es jau esmu tikusi tik tālu. Lielas paldies, Sanita, tev! Jā, Es nezinu, ja es tik tālu tiktu bez tevis. Paldies! Super, paldies, Jekaterina, bet es saku, kā vēlreiz, jā, atkārtošos, mēs tiešām esam te, lai dalītos ar to pozitīvo un to, ko mēs dalamies, jā, tas arī ir tas, ka tas tad neatbalstā, tad kopienā, jā, ne vienkārši iznāk parunāties, jā, te kopā vienā kaut kādā zumā, bet dalīties ar to, kas ir, jo tiešām katrs paņems to, ko grib dzirdēt, ko sadzirdēs, jā, un tas tikai veicina mūsu visu kopīgu izaugsmi. Super, tad lai izdodās. Tālāk mēs pārējam pie sudraba direktora, kas jau ir nopietnāks rangs. Ja? Sandra, diemžēl, šodien nevarēja pievienoties mums Zoom, sakrita tāda apstākļi, bet par viņu noteikti lūgšu pateikt viņas tiešo mentoru Liene Matvējevu, un Sandrai augstāk stāvošais zelta meistars ir Vineta Beduņecka, un Sandrai noteikti būs patīkami paklausīties, pēc tam ierakstā un iedvesmoties, ko par viņu saka viņas komandas biedri, partneri. Liene? Jā, par Sandru. Sandra pati ir ļoti izbrīnīta, ka viņa ir sudraba direktors. Es gan neesmu izbrīnīta. Sandra ir ļoti harizmātiska persona, un es ceru, ka mēs vēl visi iepazīsimies ar viņu, un viņa kādreiz atnāks arī uz tiešraidi. Kā viņa man saka, es jau šobrīd tikai pa maliņu staigāju, bet man liekas, ka viņai būs drīz jāiziet uz lielceļa, nevis tikai pa maliņu jāstaigā. Jo viņa vēl ir cilvēks īstenībā, kurš neapzinās savu potenciālu. Es domāju, ka viņa pati līdz galam neapzinās savu spēku un savu ietekmi uz cilvēkiem, kā viņa māk, kā viņa māk paņemt cilvēkus un stāstīt cilvēkiem. Jo viņai vienmēr ir savs viedoklis. Sandra ir ļoti dzīves, vieda persona, vieda sieviete, un ar viņu vienmēr ir ļoti interesanti runāt. Viņa ir ļoti labs frizieris mums Ventspilī, un līdz ar to viņai arī uzticas cilvēki. Viņa ir ļoti tieša, viņa nerunā aplinkus, un pasaka visu vienmēr tieši tā, kā ir. Bet viņa visu dara tikai vienīgi caur savu pieredzi. Kā Sandra pati man stāstīja un dalījās, viņa bija absolūti neticīgais cilvēks uz visādām labām lietām. Ir labas lietas, bet nav jau nekādu brīnumu līdzekļi. Un tad, kad viņa nāca pie manis uz procedūrām, viņai ļoti sāpēja galva. Viņa vingro pati, bet galvas sāpes nepārgāja, un es jau, protams, redzēju, ko viņai vajag. Viņai vajag ūdeni, un viņai vajag detoksu. Es uz ūdeni viņu pierunāju, pat cik viņa redzēja arī manus rezultātus, un, labi, viņa man noticēja, bet ārā ejot no salona, es viņai iespiedu rokās, vēl iebēru saujā H-500, un es teicu, pieliec pie tā ūdens un pamēģini. Un brīnums notika, un viņai galva pārstāja sāpēt, un ar to pieredzi pēc tam jau bija skaisto pudeli pasūtīja aveņu krāsā un sāka lietot ūdeni. Un ar to viņa sāka dalīties arī ar saviem cilvēkiem, ar saviem klientiem, jo pudelīt viņai stāv tur, kur viņa frizē savus cilvēkus, un visi jau prasa, kas tev pa pudeli, kas tev par ūdeni, un, protams, Sandriņa aizgāja jau tālāk, jau izgāja visu veselības koncepciju, un Sandrai arī ir fantastiski rezultāti, gan viņai ar vēderu gremošanu sakārtojās, viņai
redze uzlabojās, viņai holesterīns samazinājās, jo viņai kā viens no ārstiem ieteica, kad viņi teica, ka viņi lietos korāļu produktus, viņš tā, var jau lietot, bet nodod analīzes, un tad tev būs tas pirms un pēc rezultāts, tad tu redzēsi, vai ir rezultāts. Un viņi nodeva, viņi uztaisīja sev tādu tehnisko apskati un nodeva pēc 3 mēnešiem, un viņai, kā viņi saka, viņai pirmo reizi mūžā holesterīns krita lejā, nevis gāja uz augšu. Un tas jau bija ļoti liels sasniegums. Viņai uzlabojās ādas stāvoklis. Viņa, kā viņa saka, es beidzot varu ēst skābētus kāpostus, ābolus un zemenes, ja, un tas ir ļoti daudz. Un līdz ar to viņa daloties ar to savu pozitīvo pieredzi, es domāju, ka tas ir vienkārši likumsakarīgs rezultāts, un šīs noteikti nav pēdējais Sandras pakāpiens. Es domāju, Sandra kāps mums augstu, viņai tikai vēl vairāk jāuzdrošinās. Arī Sandrai ir diezgan sveši sociālie tīkli, viņi vēl mazlietiņi, kā viņa teica, pa maliņu, bet mums Ventspilī ir fantastiska komanda un nekāda maliņa, es domāju, tikai ārā uz ceļu un lielceļam pa vidu un viss būs kārtībā. Tieši tā, Liena, super, tāpēc, ka to varēs redzēt, kā mēs augam ar nākamo rangu, ja, kas iepriekšējā mēnesī mēs sveicām ar sudraba rangu. Šodien jau tas cilvēks ir citā ranga statusā, ja, un tas tikai pierāda to, ka neatlaidīgs darbs, ja, un noteikti nosprausti mērķi un komandas darbs kopā var vest pie jaunām virsotnēm, jauniem panākumiem, tāpēc sveiksim mūsu nākamo zelta direktoru, kas iepriekšējā mēnesī bija tā statusā, vēlreiz atkārtošos, arī Dina, diemžēl, nevarēja šodien pievienoties, tāpēc Liene atkal tavas komandas partneris, un lūkšu tevi arī pateikt pāris vārdus par Dinu, jā, noteikti var redzēt, ka cilvēks tiecās uz to, ko ir nospraudis sev priekšā. Jā, paldies par Dinu, es ļoti labprāt runāšu, jo tik pozitīvs cilvēks, kā ir Dina. Man vispār visas meitenes ir ļoti pozitīvas, ļoti enerģiskas un sirsnīgas, un uz tādiem cilvēkiem pievelkas cilvēki. Un, jo Dina ir skaista, viņa izskatās nepieklājīgi jauna un ir ļoti komunikabla. Viņai ir šī komunikabilitāte ir vajadzīga savā darbā, un līdz ar to arī viņa ir ļoti atvērta, un kā jau tad, kad viņi saņēma savus pirmos rezultātus, tad daudzi, kad viņi padalījās, daudzi viņai jautāja, ko tu tur dari, un ja nebija pierast arī Dinu redzēt sociālajos tīklos ir spēks, un cilvēki uzzina, ka ar tevi noticis kaut kas labs, un, protams, arī redz jau, kā tu esi izmainījies. Un atceros Dinas sākumu, kad runājām, kad viņai jau bija rezultāti un runājām, ka varētu padalīties, varētu kādu veselības rezultātu ierunāt vai storijos vai nofotografēt. Tad bija, nē, tikai nefilmēt, tikai nefotografēt, nekad mūžā. Es visu varu darīt, bet šo es nekad mūžā nedarīšu. Un tad, kā jau mēs šajā kompānijā esam pieraduši, pieredzēt brīnumus, tas notika arī ar Dinu, kad vienā mirklī viņai viss pagriezās pa 360 grādiem uz otru pusi. Tā nebija mana ietekme. Protams, mēs runājām par to, cik viņa ir atplaukusi, cik vēl vairāk ir uzplaukusi viņas sievišķība, cik ļoti viņa labi izskatās un jūtās. Un Dinai bija tas klikšķis, kad es vēlos dalīties, un es vēlos braukt uz pasākumu, un es vēlos braukt uz navigātoru, un jau bija pirmais pasākums, un Dinai, man liekas, pilnīgi visa domāšana, visa pagriezās pa 360 grādiem. Viņa saprata, ko viņa vēlas no dzīves, ka viņa vairs nevēlas būt tikai ar mašīnu detaļām strādāt, ka viņa grib savu sievišķību, ka viņa grib kaut kādu potenciālu realizēt un kaut ko dzīvē sasniegt pilnīgi citu. Kā jau teicu, ne pie vīrišķīgajām mašīnu detaļām tikai strādāt, ka viņa var sevi rādīt un caur sevi iedvesmot arī cilvēkus. Un es priecājos, ka arī Dinas meita ir iesaistījusies, jau kļūst par direktoru Dinai. Un es domāju, ka mēs ar Dinu, teiksim tā, Dina man ir kļūst par kolosālu uzticamu partneri. Es viņu tādu redzēju jau tad, kad viņa vēl nezināja, ka viņa būs mana partnere. Bet viņa ir cilvēks, ar kuru es varu iet ierakumos. Un es domāju, ka tas izsaka visu. Tieši tā. Un tagad par Dinu es zinu, ka arī Diana grib padalīties. Tagad došu vārdu arī Dianai.
Jā, es pavisam īsumā. Arī tiešām šeit kārtējo reizi pierādās tas, ka cilvēki šeit mainās ne tikai tajā fiziskajā, ja, bet arī tajā savā emocionālajā, garīgajā, ka mums atverās acis uz pasauli, atverās acis uz to, uz mūsu sapņiem, uz mūsu mērķiem. Un tiešām man ir arī liels prieks, ka Dina tagad ir sajutusi to savu potenciālu, bet viņai vēl ir kur vērties, ir kur iet, ir kur augt, un kopā tas tiešām izdosies. Ļoti liels prieks. Apsveicu! Super, Es super. vēlreiz vēlos, Jā. es tikai piebildīšu to, ka par visām savām meitenēm, Inta, Dina, Sandra, ko es varu pateikt, ka tie ir cilvēki ar savu mugurkaulu un savu pārliecību, un tādēļ arī ir tas atspēriens un var iet uz priekšu, ka nekāds citu viedoklis viņas neietekmēs, un viņas zina, ko viņas vēlas, un viņas iet uz savu mērķi. Super, lai izdodas piepildīt savus mērķus, bet tādā komandā tas noteikti arī izdosies. Pāriesim pie tāda jau nopietnāka mūsu ranga, kas jau ir viens solis pirms meistara. Ja? Un šo līderi mēs arī sveicām iepriekšējos stāvējos citos rangos, ja? Bet šodien viņa ir vairāk kārtīgi jau uzstājusies un runājusi par saviem partneriem, ja? Un šodien tad mēs sveicam mūsu briljantu direktoru Lienē. Bungu rīboņai skanot, piesaku tevi, ja, kā briljanta direktoru marta mēnesī augstāk stāvošais arī jūsu komandas zelta meistars, arī iedvesma, ja, Vineta Meduņecka, šodien viņa nevarēja pieslēgties pie mums, kā jau ziniet, atpūšās, ja, meistaru brīvdienās, kur jūs noteikti arī gaida, ja, tikai jānosprauž tie mērķi, bet šodien lūkšu, nevis prasīšu, ak Dievs, lūkšu pāris vārdus teikt par Lieni, Diānu Peleku. Diāna, tas ir tavs, arī redzu, kā komandas biedrs, kā jūs augat, tas ir superīgi skatoties, kā piepildās sapņi. Jā, paldies. Ārprāts, par Lieni, īstenībā, jūs jau redzējāt, līderis, vienā vārdā līderis. Un man ir tik ļoti liels prieks, ka Liena tiešām viņa ir tik spēcīgs partneris, tik uzticama, tik mērķtiecīga, tik zinātkāra un ārkārtīgi apzinīga. Reizēm man jau pašai jāsaka, Lienē, bišķiņ, tā kā atslāpsti, ņem visu vieglāk, ja, jo ļoti apzinīgi, ar nenormāli lielām, augstām darba spējām. Un viss, kam Liene ķerās klāt, tas ir ļoti profesionāli izdarīts, un zinu, ka vienmēr var paļauties. Un Liena ir tas stiprais balsts jau savām meitenēm, savai komandai, un tiešām, man pilnīgi vārdu trūks, ja, bet Liene, man ir ļoti liels prieks par tavu mērķtiecību, attīstību, par to, ka tu ne tikai tajā veselības virzienā tā kā raugies, ja, bet arī jau tiešām jau ar tādu biznesa domāšanu, ar biznesa domu gājienu ejam uz priekšu, uz mērķiem, un ka tu esi lielais atbalsts arī savām meitenēm un komandas atbalsts. Tā kā viss un ko vēl gribēju teikt, tieši mēs, tā kā biju Ventspilī, mēs tā pareiķinājām, un Liena ir ārkārtīgi tiešām ļoti ātros tempos ir augusi. Pa lielam mēs rēķinājām laikam gada laikā. Ļoti strauja izaugsme un mīļā tā turēt, un šogad tev noteikti drīz jau meistara kronis būs. Lūdzu, vārds tev pašai. Paldies, Diāna, par šiem vārdiem. Jā, kad mēs runājām Ventspilī, man likās, es tev Diānai tā kā ieteicos, ka es nevaru, man liekas, ka es tik lēni eju uz priekšu, un tad Diāna teica, mīļā, bet tu tikai gadu esi šajā kompānijā, un tas ir gadu laikā sasniegts. Un man jau varbūt tiešām tā ir tāda lieta, kā tāds teicamnieks sindroms, mazlietiņi ir, varbūt tas ir mazliet jāatmet citās dzīves situācijās, un tas mazliet traucē kaut kur, bet, varbūt arī nav slikti. Bet es tiešām paldies par labajiem vārdiem, bet viss, protams, ir sasniegts ar darbu, gan personīgi, gan kopā ar komandu, gan
ar mentoru atbalstu. Gan paldies Diānai un paldies Vinetai, jo es varu pateikt, bez komandas un bez mentoriem mēs esam nulles. Mēs neesam nekas un mēs nekur netiekam. Tā ir mīcīšanās uz vietu. Mēs visu varam sasniegt tikai kopā un tikai vēl vairāk kopā. Un viens ar otru komunicējot, viens otru pabīdot, viens otru pavelkot. Un, teiksim tā, jā, mēs Ventspilī dūšīgi cenšamies strādāt, tiešām veidojam tādas mazas veselības lekcijas, lielākas veselības lekcijas, braucam uz Liepāju, dalāmies ar rezultātiem. Manas meitenes jau dalās droši ar saviem rezultātiem, mācās kaut vai jau kādus topikus stāstīt par produktu vai ūdens eksperimentu rādīt, un tādā veidā jau mēs attīstamies. Bet kas man ir palicis prātā no augstāk stāvošā zelta meistara Vinetas Meduņeckas pamācību, ko viņa ir iedzinusi, man liekas, visai mūsu tādai struktūrai, arī Diānai, kad Vineta vienmēr pasaka, cīnies līdz pēdējai minūtei. Katru mēnesi, ja tev vēl ir kaut dažas minūtes, nepadodies līdz galam. Dari līdz galam, padomā, ko tu vēl vari izdarīt. Un tā es arī tiešām pēdējās mēneša dienā, es arī domāju, ko es vēl varu izdarīt, vai es esmu izdarījusi visu. Un es atceros, ka iepriekšējā reizē, kad Bileronam bija atlaide, bija 10 vakarā, bet man liekas pat vairāk, un es arī vēl sēdēju un domāju, ko, Liene, tu vēl vari izdarīt. Un tad es izdomāju, ka es vēl varu iet filmēt par Bileronu video, jo vēl taču 2 stundas ir viņam atlaide. Un es, man liekas, video palaidu ēterā kādos 11:30 naktī, bet es tad biju izdarījusi visu. Un tad es vēlreiz teiktu, es esmu izdarījusi visu. Un Bileronam tagad atkal ir atlaide, izskatās, ka man atkal būs darbs līdz naktī un būs jāpastrādā. Bet te arī ir tas rezultāts. Rezultāts ir darbs un komanda. Un paldies, protams, Koraļu klubam par fantastisko produktu un par atbalstu un par iespējām, ka mums ir ko rādīt cilvēkiem, ka mums ir ar ko iet cilvēkos un ka mums ir rezultāti, ar ko dalīties. Paldies! Super, Liena. Sanāca tāda slēptā reklāma Bileronam, iedvesma visiem, ka tas ir arī iespēja vēl arī jaunus rangus uztaisīt un viņus noturēt, bet tā kā tu iepriekš arī teici, nevienmēr tas, kas ātrais nāk, ir labi. Ziniet, ir tas teiciens, kas lēni nāk, tas labi nāk, un tāpēc varbūt ir citreiz apdomīgāk lēnāk veidot savu to attīstību, lai viņi ir stabila, un lai jums tie stabilie rangi noturās no mēneša uz mēnešu, tāpēc novēlu jums visiem, izaugsmi, sekot saviem mērķiem, stādīt plānus, lai tie rangi tiek sasniegti, kā jau mēs redzējām iepriekš, ka praksa rāda, ka, ja cilvēks plāno iet un nosprauž savus mērķus, viņi katru mēnesi jau tiek sveikti citos rangos. Tāpēc sveicu visus vēlreiz no sirds, no visu mūsu arī ofisa komandas un no jūsu atbalsta. Aicinu uz nākamiem pasākumiem atbalstīt tos jaunos rangus, kas ne visiem ir tā iedvesma un drošība iziet Zoomā, citiem cilvēkiem stāstīt savu pieredzi, bet tikai tā mēs veidojam savu apkārtni un paši paliekam stiprāki, un daloties ar savu to labo pieredzi, kas mums ir. Paldies! Līdz nākamai reizei visiem sveicieni! Atā! Paldies visiem! Vēlreiz apsveicam visus nominantus. Paldies visiem! Paldies, mīļie, ļoti forši iedvesmojoši. Čau! Paldies, tā! Tiekamies Sofijā, jā? Jā, tieši tā, Jūrij, tieši tā, tiekamies Sofijā.